Uzņēmums Ūdeka regulāri veic sadzīves kanalizācijas tīklu pārbaudes, lai noskaidrotu vietas, kur lietus ūdeņi tiek nelikumīgi novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Saskaņā ar likumu lietus ūdens novadīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegta, taču lietainās dienās kļūst acīm redzams, ka pilsētā joprojām ir vietas, kur lietus ūdeņi tiek novadīti centralizētajos tīklos. Ir noteikumi, kas nosaka, ka par šo lietus novadīto lietus ūdens apjomu ir jāmaksā. Jā. Tātad, ja jūs apzināti novadat pilsētas lietsūdens kanalizācijā sistēmā savus lietsūdens virszemes ūdeņus, ja, tad pēc būtības par šo pakalpojumu ir tāpat kā līdzīgi kā par kanalizāciju ir jāsamaksā, jo tas faktiski tas ūdens, kas nonāk sadzīves kanalizācijas tīklos, viņš neko neatšķirās, no parastās sadzīves kanalizācijas. Viņa tas tehnoloģiskais apstrādes process, protams, ir tieši tāds pats kā kanalizācijā. Ja Ventspils notekūdeņu attīrīšanas iekārtās dienā tiek attīrīti vidēji 7 līdz 10 tūkstoši kubikmetru notekūdeņu, tad nokrišņu laikā to apjoms palielinās līdz 12 līdz 15 tūkstošiem kubikmetru. Lietus ūdenim nonākot kanalizācijas sistēmā, tie tiek attīrīti tāpat kā sadzīves un rūpnieciskie notekūdeņi, lai gan tiem nav nepieciešama attīrīšana. Nepareiz lietus ūdens novadīšana rada papildus slodzi kanalizācijas sūkņu stacijām un palielina notekūdeņu atsūknēšanas un attīrīšanas izmaksas. Ūdeks intereses ir tā, lai šie lietsūdeņi nonāktu savā mūsu kanalizācijas sistēmā pēc iespējas mazāk, jo viņi viennozīmīgi rada ļoti lielu slodzi gan sūkņu stacijām, gan attīrīšanas cietējiem. Sevišķi, ja tas ir intensīvs lietas gadījumā, jā, mums ir situācijas, kad vienkārši kanalizācijas tīklu mērķis pārplūst tikai tāpēc, ka tajā nonāk neadekvāti daudz lietsūdens daudzums. Jā. Jo faktiski šīs sistēmas nav projektētas lietsūdens novadīšanai. Diemžēl arī praksa rāda, kā pēdējo gadu laikā mums ir ļoti raksturīgs tieši tāds nevis pastāvīgs un vienmērīgs lietusgāzes, bet spontāns nokrišņu apjoms, kas īstenībā jau pārsniedz normatīvos rādītājus, un tieši šie spontānie lietsūdeņi, viņi rada šīs lielākās slodzes. Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbaudes tiek veiktas, izmantojot speciālu iekārtu dūmu ģeneratoru, kas tiek pieslēgts pie sadzīves kanalizācijas akas un aktivizē dūmu veidošanos. Ja pēc dūmu ievadīšanas sistēmā tiek konstatēta dūmu privāta īpašumā, tas var liecināt par nelegālu pieslēgumu. Uzņēmums vērš uzmanību, ka pārbaužu laikā sadūmojums dažkārt parādās gan uz ielas, gan apsakojamās teritorijās un retos gadījumos arī telpās, taču tam nav nekāda sakara ar degšanas procesā radītiem dūmiem. Pārbaudē izmantotie dūmi ir ugunsdroši un nav kaitīgi videi un cilvēku veselībai. Šobrīd mēs izmantojam gan dūmu ģenerators, gan arī vizuāls apsakošanas. Jā. Mēs šobrīd meklējam iespējas, un mums ir arī piedāvājumi, kas ļauj nodrošināt to, ka mēs veicam šādu nelegālu lietsūdeņu novadīšanas vietu uzskaiti. Respektīvi, mēs varēsim jau uzskaitīt, cik daudz tas lietsūdens tieši no konkrētās apdzīvotās ēkas, no nekustamā īpašuma nonāk. Un tad jau principā izvairīties no tā un teikt, ka man nekas nav pieslēgts, būs ļoti sarežģīti. Jā. Mums ir savas uzskaites sistēmas, kurā gadījumā mēs redzam tās savām uzskaitēm, kur šī pieplūduma ir vislielākie. Jā. Mēs varam salīdzināt pie patērētā ūdens apjomiem. Tā sistēma mums ir principā jau izstrādāta. Mēs ļoti labi redzam, kuri tie bīstamie, tie rajoni, kuriem mums jāpievērš vairāk uzmanības, kuras ielas ir tās, kuras primāri jāapseko. Tā kā tas darbs, protams, mums turpinās. Jā. Mēs arī regulāri pārbaudām tos pašus nelegālos ūdens pieslēgumus, cenšamies atklāt, gan arī nelegālas sadzīves kanalizācijas pieslēgumus, kas vēl joprojām mums ik pa laikam parādās. Šobrīd mums vairāk grēko tieši cilvēki, kas veic jaunu ēku būvniecību, tā saucamās jaunbūves, kas ir cilvēki, kas viņi ir noslēguši kā pagaidu līgumu par ūdens piegādu uz būvniecības laiku, kamēr māja tiek būvēta, un tai pašā laikā apzināti, neapzināti aizmākšības dēļ nepārslēdz līgumu par kanalizāciju, tad, kad viņi jau šo kanalizāciju sāk lietot. Protams, ka mēs visu šīs adreses periodiski pārbaudām un kontrolējam. Ja lietus ūdens no privātām vai publiskām teritorijām nonāk centralizētajā kanalizācijas tīklā, šāds pieslēgums ir uzskatāms par neatļautu un jālegalizē, noslēdzot līgumu ar uzņēmumu Ūdeka. Par lietus ūdens novadīšanu centralizētajos kanalizācijas tīklos ir jāmaksā pēc noteiktā tarifa, tāpat kā par sadzīves kanalizāciju. Ventspilī jau īstenībā jāsaka, ka tā problēma atrisinām salīdzinoši vienkārši, ņemot vērā, ka mums tomēr pilsētas lielākā daļa, grunts sastāv no smilšainas, un tad ir faktiski iespējas, nodrošināt dažāds gan grunti iesūcināšanas veids, gan arī ļoti daudzos rajonos, tomēr sevišķi privātmāju rajonos ir blakus šie novadgrāvi, tad vienkārši variants ir izbūvēt lietsūdens pieslēgumu tieši pa taisno uz novadgrāvi, nevis novadīt, kanalizāciju.
Pārbaudēs konstatēto nesankcionēto pieslēgumu īpašniekiem ūdek nosūta informatīvas vēstules ar norādījumiem, kā novērst pārkāpumus. Ūdek aicina iedzīvotājus uz sadarbību un saulaicīgu šo jautājumu risināšanu.